Gāzējam, bremzējam, tagad spiežam sajūtu. Es sajūtu, lai ķert sajūtu. Ātrums pamatīgs, ka tulīt sametīs. Bet varu palaist arī rokas vaļā, ja man tīk. Jo jūtos absolūti droši, gars ir atkal mošs, krāsas atkal košs. Un tikai pāris nošu gājienu vēl te prasās, lai raksturot prātu, kas top arvien asāks. Ticu sev un tev arī tā kā astronaut. Kaut priekšā nezinām krastu daudz, un jau mirkli nav redzams caur stiklu. Nieki, mēs šīgli varam ieslēgt viglinieki. Un kā tu vērtē šādu studentu korporāciju līgu? Ļoti labi, labākais varētu būt. Korporācijām jāparāda un jāsporto. Atskats uz šo sezonu? Domāju, ka varējām labāk, bija vismaz 3 spēles, kas bija jāpaņem, bet neuzsmēdīja veiksmi. Mūsu soļi izteksta peļķis, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr bija zināms, ka piemēri aizrauj. Kā Gersikāni aizvadīja šo sezonu? Ir bijis tā grūti ar spēlētājiem, jo ir tā, ka citi tiek, citi netiek. Bet ja esam tikuši līdz finālam, līdz izslēgšanas spēlēm, tad jau ar tiem spēkiem, kas mums ir, mēs esam izdarījuši visu iespējamo. Varbūt ir kāda spēle palikusi atmiņā no sezonas? Spēle bija, tad mums bija viena, ka mēs bijām pilna komanda savākusies. Mums bija jāspēlē pret komandā, kurā bija 4 cilvēki. Un tā, man liekas, bija viena no sīvākajām spēlēm. Vārdu pilieniem ir darba jūra, lai tie ir kā pamats, lai kā armatūra. Tur mūs viss kopā un tur cieši, lai pārliecība vieš un mēs varam teikt pieši. Mums skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Kā spēlē korporanti? Diezgan daudz sit viens otru. Ar pārkāpumiem, ja? Jā. Ieteikt viņiem doties uz streetballiem labāk. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas dīkstāvē aizaug. Pirms vētras klusums bija, jau tas sacīt pierasts. Iekšā kaut kas uzjundīja, bet acīs miers. Jo tās pamana gala mērķi siluetu. Es it kā pakustos, bet tikai kādu milimetru. Mirkli stāv, lai atcerētos katru sīkumu, kas saistīts ar šo skatu. Stāvu prieka pilns absolūtā mierā, jo šis skats man vēlreiz pierāda. Skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi izteksta peļķis, kas gadās pa ceļam.